Sveiki visiem! Paņemsim nedaudz mazu minūtīti noskaņoties. Paldies visiem, kas klausās un ir atraduši vēlmi un laiku uzzināt, kas ir šis instruments kristālu malas. Viņu arī zin kā lūkšanu krellas vai skaitām krellas, bet man tas salīdzinājums neliekās atbilstošs, tāpēc turpmāk es pielietošu vārdu tikai malas, un šī video tiks pastāstīts, kas ir malas, kāpēc malas un kā viņas pielietot savā ikdienā, praksēs vai dziļos meditācijas stāvokļos, neatkarīgi, kur tu šobrīd esi un ko tu izvēlies. Jo, protams, tas būs vismazāk pieminēts, bet malas ir kā karalisks, dievišķa rota, kas ne tikai izceļ tavu skaistumu, bet arī var palīdzēt mums daudzās un dažādās situācijās. Jā, tā kā šodien es ar lielu prieku padalīšos par savu pieredzi un zināšanām, kas ir saistīts ar malu krellēm. Jā, es domāju, ka mēs varam arī sākt. Tātad pirmais, ko es padalīšos, ir malās ir 108 kristāli, un kristāli var lietot arī citus dabas materiālus, bet šobrīd mēs tieši runāsim par kristālu malām. Tātad malas ir kaklrota, kas sastāv no 108 kristāliem, tradicionāli izmantota meditācijā vai kā rīks prāta fokusēšanai. Ja, tas nāk no pašiem pirmsākumiem, pirms 5000 gadu, kad sāka pielietot šo spēcīgo instrumentu. Katrs kristāls simbolizē mirkli, kad var elpot, koncentrēties vai atkārtot personisku mantru. Lai gan 108 ir visbiežāk sastopamais skaitlis, tur arī ir dažādas variācijas, bet es šodien viņās neieiešu, jo es pielietoju tikai 108 šo spēcīgo ietekmju dēļ. 108 vispār ir ļoti zināms un pieminēts skaitlis, un ja tev norezonē tieši šis skaitlis vai kas cits, ko es stāstu, iesaku pameklēt informāciju, un mūsdienās šī gadsimtā viņi ir pieejami ļoti viegli. 108 ir arī mūsu čakru skaitlis, bet tieši nevis kopējās čakras, jo viņš ir savādāks, bet tās čakras, ar kurām mēs varam strādāt. Tā kā šī iemiesojumā ir 108 čakras. Es atvainojos, ja kāds domāja, kad ir 7 par šo, bet ir tātad 108 čakras, uz kurām mēs varam strādāt, savienoties, un tā kā tur ietilpst arī sakrālā ģeometrija un šādas lietas. Tāpēc arī 108. 108 ir kā radīšanas pamata skaitlis, kas atspoguļo visumu un cilvēku veselumu. Skaitlis 108 frekvencē ir frekvence jā, arī dzirdēts, un tad citiem varbūt skaitlis nē, bet caur šo frekvenci. Un no šīs vibrācijas vai no šī skaitļa apzīmējuma ir radies visums. Ja? Visums mūsos arī ir visums, un ļoti daudz skaitlis 108 ir pieminēts.
arī tieši kosmisko novietojumu sakarā un tā tālāk. Un daudzām malām ir guru kristāls. Guru kristāls manā šinī mieras rotiņā ir kā sirsniņa. Un šis kristāls norāda sākumu un galu, jo arī, ja tu skaiti savas afirmācijas vai mantras, nav nozīmes šim vārdam, tu no sākuma ieliec plaukstiņā šo kristāliņu un tad sāc skaitīt uz riņķi. Un tad, kad ir apgājis atpakaļ, tad tu viņu ļoti labi sajūti, jo viņš ir lielāks un savādāks, viņš ieguļ viegli tavā plaukstiņā. Tas bija par pašu skaitli. Jā, tātad, 108 ir ļoti dzirdēts skaitlis. Ja šeit tev nesalikās, es iesaku pastudēt, jo visā visumā 108 ir daudzos attālumos. Zeme, mēnesis, zeme, saule arī tajā kontekstā. Labi, es domāju, ka par šo būs viss. Un tātad vēsture un izcelsme. Malas nav mans izgudrojums. To izmantoja, kā jau es teicu, jau pirms tūkstošiem gadu hinduismā, budismā, kā lūkšanās, meditācijās, taču mūsdienās tās netiek novērotas visā pasaulē. Jau malas ir atnākuši pa visu pasauli, kā kādreiz, piemēram, čilī pūders bija tikai vienā pasaules vietā, tagad ar šo gadsimtu un vieglo pārvietošanos ir arī atnācis līdz mums. Cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas saikni ar sevi un justies līdzsvarotāki, nēsājot malas, tās var būt kluss atgādinājums apstāties, elpot un palikt koncentrētam neatkarīgi no jūsu uzskatiem. Jums nav jāpielūdz kāds konkrēts tēls, lai viņas strādātu. Tikai ar to, ka tu vislabākajā gadījumā izteiksi vēlmi, vai ja tev tā vēlme būs tevi iekšā, jau no šī mirkļa malas strādās. Ja? Tagad pieskaršos tam, kā izmantot malas, kā pielietot, izmantot. Un šeit es gribu teikt to, ka tanī mirklī, ka tev jau ir nodoms iegādāties malas, vai ka tu sajūti to, ka jā, šis ir tas rīks, ko es noteikti gribu savu instrumentu kastītē, vai rotu kastītē, tad tanī mirklī viņām jau sākās aktivizācija, un viņas sāks strādāt. Ja? Ar to nodomu vienu, tas ir tas pirmais solītis. Tātad ļoti populārs veids, kā izmantot malas, ir meditācijā. Viens no populārākajiem veidiem ir meditācija. Cilvēki sēž mierīgi, tur vienu kristālu un dziļi ielpo. Dziļi tā kā uz katru kristālu tu veic ielpu. Vai atkārto nodomu vai apstiprinājumu. Piemēram, es esmu mierīgs. Šī atkārtotā darbība dod prātam iespēju nomierināties, kas palīdz ātrāk manifestēt. Tas ir tas fokus, ja? Ka tu vēl ķermeniski veic kādu apzinātu darbību, kas tev ļauj ieiet tajā stāvoklī dziļāk. Apzināta elpošana. Pat ja jūs nemeditējat, jūs varat izmantot malas, lai apstātos un koncentrētos uz elpošanu. Ja? Kaut vai tā viena ielpa, izelpa, ko es rādīju. Tas ir neiedomājams atbalsts ikdienas
ikdienā, jo mūsdienās ir ļoti viegli aiziet multitaskingā, kad tu veic vismaz 3 darbības vienlaicīgi, brauc pie stūres, jā, telefons, vēl kaut kas rokā. Tas tā kā joks, bet tas notiek neapzināti, un visu laiku šī multitaskošana mūsdienās, un jā, malas var ļoti palīdzēt veikt šo vienu darbību vienā reizē. Tālāk, jā, afirmācijas un nodomi tieši hinduismā, kā tas kādreiz tika pielietots, tu sēdi pretī jantrai un skaiti mantras. Jantra ir vienkārši bildīta, arī ar, es varētu teikt, sakrālo ģeometriju, lai viņš viņu salīmējās kopā, bet tad ir, piemēram, 3 stūriem aplīšiem. Un jā, tu skaties uz to jantru un skaiti. Bet mūsdienās cilvēki jau ir daudz advancētāki, un katrs mēs esam atšķirīgi. Līdz ar to aiztaisot acis, mēs varam pielikt jau kādu bildīt, kādu mēs gribam pretī, un skaitīt savu afirmāciju. Ja? Piemēram, iztēloties šo Bugatti, piemēram, ja? Ļoti vienkārši viegls piemērs, iztēloties savā mīļākajā krāsā, kā viņš izskatās, kādas ir saloni, un skaitīt. Es šobrīd braucu Bugatti, Protams, šis piemērs ir absolūti uz zemes novilkts, ja? Tas ir tīri vairāk jokam šis piemērs. Saprotat arī to. Tātad, kā izmanto, es pastāstīju. Tātad meditācija, elpošana un afirmācijas. Ja gribās plašāk, savā mājaslapā madaragifts.com es arī esmu aprakstījusi kā ieguvumus un veidus, kā. Malas info tur būs vēl, bet šobrīd virzīsimies tālāk uz malu priekšrocībām, ja? Kā mēs viņas varam vēl vairāk iekustināt mūsu dzīvē. Tātad līdzsvars un centra sajūta. Malas ir kā taustāms atgādinājums būt klātesošam. Šīs malas ir veidotas no 10 mm bumbiņām, un tu viņas jutīsi. Pērļu malas ir krietni vieglākas, bet arī viņas var just, un fizisks ķermenis, ja, tad smarža, redze, pieskāriens, tas ir tā kā, ja, atgādinājums, esam šeit un tagad, un tas arī notiek neapzinātā līmenī, kad tu vienkārši ķermenis jau automātiski pierod atgādināt sev. Ja? Tātad, jā, mēs visi aizraujamies ar ikdienas steigu, un malas ir kā ankurs, kaut kas, ko varam pieskarties vai ieraudzīt, kas atgriez mūsu pašreizējā brīdī šeit un tagad. Ja? Tātad, jā, tā ir tā kā pirmā tā priekšrocība, lai mēs nemētājamies pa laika līnijām, bet esam šeit un tagad. Šinī iemiesojumā uz zemes. Ja? Tātad, otrs ir stresa mazināšana, relaksācija un fiziska veselības uzlabošana. Malas sniedz mieru. Jā. Tās turēšana un elpošanas laikā jūsu asinsspiediens tiek regulēts un palielināta sirdsdarbības ātrums, lai ieejam vēl lielākā tādā koncentrācijas stāvoklī. Mazina stresu un radīt ātru prāta skaidrību. Tas uzlabo jūsu elpošanu un rada mieru jūsu prātā. Ar to viss nebeidzas. Ja? Tieši par ķermeniskiem uzlabojumiem nesājot malas.
ir apstiprināts, ka tas palielina asins plūsmu jūsu smadzenēs un uzlabo to vispārējo darbību. Ilgtermiņā meditācija ar malām vai malu nēsāšana var arī padarīt jūsu sirdi veselīgāku un regulēt jūsu ķermeņa vitalitāti. Prāta asumu, jo, lai nepaliekam, ja tā kā meditē, lidinās tur pa gaisiem un paliek kā dārzenis. Tāpēc es tā kā vēl vienreiz atgādināšu, lai salīmējās kopā ar to, ka mēs esam šeit, iemojojušies šeit uz zemes, šajos ķermeņos, taustāmos, ja? Cietos taustāmos ķermeņos šeit uz zemes, un mūsos arī ir kristāli, kā no kuram, un šī savstarpējā dabiskā miedarbība notiek, ja? Līdz ar to viss ķermenis izjūt arī labumu no tā, ja? Prāts, ass. Jā, fokusu uzlabošana, šis ir vispopulārākais iegūms no malām, arī kāpēc pats Šiva teica, kāpēc viņš nēsā malas tieši uz fokusu noturēšanu, jo pat ja mēs liekas, mums meditācijā liekas, nē, mums neviena doma neienāca, es ceru, ka mums daudziem tā jau ir, un ja arī nav, tas viss ir kārtībā, tad izmantojot malas, tas var būt ļoti, ļoti, ļoti labs palīgs, kā tieši noturēt šo fokusu. Un ja arī liekas, ka tā kā tālāk jau nav kur, jo man prāts ir mierīgs, pārsteigumi ir uz katru soli. Es šobrīd pateikšu to tā, ja? Tātad apzināta elpošana un dvēseles nomierināšana. Malas darbojās kā pareizās norādes, kas palīdz kontrolēt elpošanu meditācijas laikā. Jūs varat izmantot malas, lai izsakotu, kad izelpot un ieelpot, lai uzlabotu un regulētu elpas garumu. To darot, jūs nomierināt prātu un ļausiet izveidot dziļas saiknes starp prātu, ķermeni un dvēseli. Tā kā tas nomierina jūsu prātu, tas ļauj vairāk ienirt mierīgā prāta stāvokļa sasniegšanā un apzinātības iegūšanā. Jo arī noturēt vienādu ritmu elpošanas laikā dažādās meditācijās ir svarīgi, jo tad nav svārstības. Un jo mazāk svārstības mūsos iekšā, jo mazāk svārstības ārējā pasaulē. Es domāju, ka, ja rodās kādi jautājumi par konkrētu vārdu vai vispār par malām konkrēti, tad es labprāt uz visiem jautājumiem atbildēšu. Droši raksti ziņu man Instagramā un sazināmies. Tātad, turpināsim par ieguvumiem. Tātad, malas var palīdzēt čenelingā, ja, un šajās plūsmās, un tad, kad nāk kodi, ja nepatīk vārds čenelings, ja, tā kā varam lietot arī kaut ko citu, bet šobrīd es viņus izvēlējusies, jo tas tā kā ir populārāks un tā kā atpazīstamāks. Tātad atgriežamies pie mūsu ķermeņa, un tātad pieskāriens, malas pieskarās uz mūsu ķermeni. Malas pieskarās uz mūsu ķermeni, un caur šo pieskārienu viņas veids burvību. Jā, arī tā, ka mēs vīram maigi pieskaramies, mēs veicam burvību caur pieskārienu, ja? Malas var nēsāt dažādos veidos. Es esmu uzlikusi dubultā, lai video formātos ir iespējams redzēt. Pārsvarā es malas nēsāju pilnā garumā, ja?
pilnā garumā. To es daru tāpēc, jo viņa aiziet līdz pirmajai čakrai. Šobrīd te ir sirds čakra, ja? Ap sirds rajonu, varbūt uz kaklu, ja? Protams, viņas strādā plašāk, bet tāpēc arī malas un viņas nesā garumā, jo viņas iziet visām čakrām. Cauri, ja? Bet var arī vienkārši nenēsāt, un tad, kad ir vajadzība, vai pie rokām plaukstā, vai vienkārši aiztikt, ja? Pačamdīt. Maziņš iestarpiens starp ieguvumiem. Vēl viens ieguvums manām kristāla malām ir, kad es dodu klāt lina maisiņu. Dabīgs lins ar dabīgo lina mežģīni. Dažādās krāsās ir pieejams, bet ja tu negribi nēsāt viņus uz sevi vai, piemēram, skrienot vai esot mežā, var aizķerties un tā kā ir praktiskās lietas, kad vienmēr tu nevari būt, ja? Tad tu ieliec šādā maisiņā, ieliec somā, kabatā, un viņas ir ar tevīm. Un arī šis maisiņš palīdzēs saglabāt to enerģiju, ka viņas neuzsūks visu apkārt esošo. Ja? Atgriezīšos par channelingu. Tātad mēs palikām pie tā, kad pieskārienu burvība. Ja? Un šeit es paskaidroju, tāpēc, ka var arī turēt vienkārši plaukstās. Vai nesāt ap kaklu, novirzot savu enerģiju. Kad jūs to darāt, tiek uzskatīts, ka enerģijas plūsma tiek virzīta uz jūsu čakrām, ja enerģijas punktiem. Tas savukārt ļaus jums saskaņot savu enerģiju un palīdzēs jums sazināties ar apkārtējiem spēkiem. Ja? Šobrīd mēs neiesim, kas ir šie apkārtējie spēki, bet arī tur ir ieteikumi, kur skatīties un virzīties, ja gribās palielināt savas zināšanas par to. Bet šeit es atkal gribētu motivēt aizvien vairāk un vairāk virzīties iekšpasaulē. Jā, mēs dzīvojam absolūti fantastiskā informācijas laikmetā, un informācija ir visur. Kā jau es teicu, es varu arī padalīties ar saviem kanāliem, kur šo informāciju iegūstu, bet virzīties uz iekšpasauli. Jo absolūti viss, kas ir pasaulē visumā, radītajā ir mūsos pašos. Un ja mēs pievēršam uzmanību, mums pietiek fokus to izdarīt, mēs to varam izdarīt vienkārši klusumā, sēžot ar sevi. Ja? Tātad vēl viens punkts, ko es noteikti gribu pieminēt pie malu ieguvumiem un ko jūs iegūstat no malu, ir šī kopības sajūta. Ja? Kristāli atsevišķi ir unikāli instrumenti, bet viens kristāls tavā kabatā vai somiņā, tas nav tas pats simbols, kas malas. Un viņas ir savienotas, ja? Kā krellas savienotas, tā kā aplī. Atkal nevaru ietilpināt, bet tā kā savienotas ar striķi, viņas ir savienotas. Un tas arī ir kā atsevišķs simbols šim savienojumam. Ja? Atkal atgādinājums un arī kā simbols pie tevīm. Nekur nav sakritības vai visam ir kaut kāda nozīme un vietas. Tā. Un tad nemaz būtisks jūs varat piešķirt šīm malām savu nozīmi.
Jā, tātad daudz cilvēku nesā malas to skaistumu dēļ. Jā, atgādinājumu, nu ļoti skaistas karalienes cienīgas rotas. Arī karalienes jau no pašiem pirmsākumiem izvēlējās tieši kristālus, lai tā kā palielinātu savu skaistumu un tā kā varas simbolu. Tā kā to mēs arī droši varam izmantot, jo mēs visas esam karalienes, dievietes. Jebkas, ko mēs tā kā vēlamies sev piešķirt kādu šo nozīme. Un es varu teikt, uzliekot uzreiz, tu gribi, ja, ir tā sajūta. Tātad atgriežamies pie personīgās nozīmes. Kad var arī nesāt skaistumu dēļ, tas var iegūt personīgu nozīmi. Katru reizi, kad tās izmantojat, vai ieraugat, vai sajūtat, tas ir kā simbols, ka tu apņemies rūpēties par sevi un savu mentālo veselību. Ja? Tas ir tā kā tas mans ceļvadis, kad es eju tālāk, kad es vairs, ja? Ir tātad, jā, es domāju, ka es pieskāros ieguviem pietiekoši plaši, un tagad es mēģināšu noslēpēt tā kā biežākos mītus, jo ir ļoti daudzi cilvēki, kas nezin, kas ir malas. Cerams, pēc šī video būs iespējams visiem saprast, kas tas tāds ir. Cik spēcīgs instruments šis ir un kā viņu pielietot. Bet tā kā mīti, cilvēki domā, ka ir kaut kāda malām ir jābūt saistībai ar reliģiju. Es neesmu reliģijos cilvēks, un šis ir tas pirmais mīts, ko es vēlos tā kā noņemt nost, ka tā kā malām nav piesaista reliģijai. Tā jā, ik viens var gūt labumu un uzmanību, ko tas veicina. Citi pieņem, ka, lai izmantot, ir jāmeditē, taču patiesībā var būt tik vienkārši kā katra pērlīte, kristāls veikt dziļu ieelpu, ja? Šo mēs arī pieskārāmies, un nav nepieciešams būt īpašam cilvēkam, lai izmantotu malas. Pietiek ar vēlēšanos un nodomu. Ja? Tu vēlies, un tev ir nodoms, un ar to pietiek. Ja ir šīs divas lietas, tad tu un jebkurš var izmantot malas savam labumam. Ja? Pātrinājumu, gribās teikt. Jā, malas ļauj nevirzīties uz ārpusi pēc palīdzības, bet uz iekšpusi. Personīgi man malas ir aiztaupījušas. Es nevaru izteikt, cik konsultēšanas, elpošanas sesijas, visas šīs prakses, jo man bija tāds laiks, kad es netieku galā, un kurš man var palīdzēt. Un caur malām es arī esmu ieguvusi šo spēku. Tā kā pagaid, 1-2 dienas neko nemainīs. Apstājamies, apskatāmies un izveidojam apzinātu kontaktu un palūdzam pēc palīdzības. Un tas atnāk. Un tiešām fantastiskos veidos. Jā, tātad atgriežamies atkal šeit un tagad šinī ķermenī un tā kā vēl vienreiz pārējiem pāriem ātrajā pasaulē. Ja, multitāskošanā mums ir bērni, darbs, vīrs, mašīnas, jārealizējās. Un pa māju arī nevar aizmirst. Un viss šis lietas, kas ir tā kā visu laiku pārklājās ātrajā pasaulē. Ja, ka gribās vēl kursus, vēl to, vēl. Malas ir ļoti skaists rīks, lai palīdzētu apstāties un atgriezties pie sevis. Ja. Pie sevis, ja, pie sava tā iekšējā spēka.
Tas ir valkātājiem atgādinājums būt klātesošam, dziļi elpot un palikt līdzsvarā. It īpaši ar šīm malām, ja, šīs ir miera malas, es viņas uzliku, jo bija tā kā tāds nemieriņš. Un vakar pēc 11 kodiem un lejuplādes, citreiz var baigi nostaigāt, ļoti var nostaigāt tas fokus, uz ko es runāju, ir pietiekoši nostaigājis arī tagad, bet vismaz tas saturiskais koptemats par malām būs saprotams. Malas var palīdzēt izveidot apzinātu praksi, pat tad, ja ir tikai brīvs šur un tur maziņš brītiņš. Tas ir maza apzināšanās rūpēties par savu labklājību, un kas vienmēr ir pieejams ar tevīm. Un tas arī, man liekas, malās ir tik ļoti īpašs. Viens no ļoti daudziem aspektiem, es pat nevaru aptvert viņus visus, jo tā kā mēs esam multidimensionālas būtnes, tāpat tās arī kristāli, un tieši šis savienojums malas ir ļoti, ļoti īpašs un spēcīgs, jaudīgs instruments. Malas ir pa mazu nozīmīgu mirkļu veidošana ikdienā, neatkarīgi no tā, vai esat meditācijas praksē vai vienkārši meklējat atgādinājumu apstāties. Malas ir vienkārši, bet spēcīgs rīks. Jums nav jābūt noteikti tipa cilvēkam, lai tās izmantotu. Jums ir tikai jāvēlās. Ja? Tikai vēlēšanās, un ir jau notikusi aktivitācijas. Noslēdzot šo video, es varu tikai mudināt jūs iegūt draugu uz mūžu, jo it īpaši, kad es nākošajā video runāšu nedaudz ieskicējot, kas ir kristāli, ja nu mazums. Es ceru, ka pārsvarā cilvēki jau zina kristālu spēku. Un mūsdienās jau ir veselas skolas lekciju cikli, lai tā kā pastāstītu par šo. Bet, jā, malas ir kā draugs uz mūžu, kurš vienmēr būs ar tevi un tevi atbalstīs. Tā kā šim nav cenas. Vai šo var tikai vienkārši sajust un būt milzīgā, dziļā pateicībā, ka tas ir ienācis dzīvē. Tāpēc visas skaistās dievietes un dievi, ja jūs šo redzat un ir rezonance un liekas, vau, cik skaisti es arī gribētu, droši sazināties ar mani un tālāk visu. Kā izskatīsim. Jā, vēl joprojām es nevaru aprakstīt, cik plaši malas man ir iedevušas atbalstu un palīdzību manā dzīvē. Tā kā es jebkuru mudinātu iegūst šo draugu, un ar to mēs arī nobeigsim. Ja gribās, noskatāmies vēl vienreiz šo video, un, ja gribās rakstiskā formātā nedaudz īsāk, tad droši dodies uz madaragifts.com un sadaļā malas info, tur ir arī aprakstīns viegli pieskārieni, kas bija šeit. Jaudīgu dienu, augstas vibrācijas un lielā dziļā pateicībā. Atā!